Garausim apnika dienu no dienas ēst āboliņa lapas un grausta alkšņu mizas. Viņš ielavījās zemnieka sakņdārzā un pamielojās pie tikko iestādītiem kāpostiem. Kad zaķis bija labu tiesu jauno sulīgo lapiņu nošķinis, gadījās iet garām zemniekam. No brīnumiem tas sasit rokas kopā un atplet muti vaļā. Tā jau nošķīs visu dārzu. Vadzī Garausi, tas uzrunāja zaķi, kas paēdis pašlaik bija apsēdies un slaucīja muti. Stādot, tava tiesa gan nav ierēķināta. Ja tu tagad nograuzīsi mazos stādiņus, tad man te neizaugs neviena galviņa, un es rudenī nevarēšu kāpostus ieskābēt ziemai. Ieskābēt, zaķis brīnījās. Kāpēc kāposti jāskābē? Tie tāpat ir garšīgi. Ak, tagad tie nav ne pusti garšīgi kā ieskābēti. Vai zini, tagad tu labāk liec man dārzu mierā, bet atnāc ziemā, tad es tev došu nogaršot skābus kāpostus. Zaķis ar nosolās dārzu vairāk nepostīt. Kas tad vasarā bēdas? Āboliņa pilni lauki, pļavas pilnas zāles, var dzīvot asti kuldams, ja tikai šī būtu bijusi garāka. Bet ziemā zaķis pie zemnieka klāt kā saukts, lai dodot skābos kāpostus. Iedod zemnieks vienreiz, zaķis otrā dienā klāt atkal. Tā un tā, vasarā šis esot bijis tik labs, palīdzējis zemniekam dārzu taupīt, lai nu atmaksājot šā labo sirdi, kad nelāga sūniņas nevarot no sniega apakšas izkasīt. Baro zemnieks zaķi dienu no dienas, bet reče, pēc Ziemassvētkiem kāpostu kubls tukšs. Un kur nu vēl ziemai gals, pietrūks abiem garšīgās ēsmas. Pavasarī zemnieks saka zaķim: Paklaus, ābri, tev jau lielāki lauki nekā man, vai tu nevarētu sēt kāpostus pats savā zemē? Man nav kāpostu sēklu, zaķis bēdīgi atzīstas. Brauc uz Rīgu, es arī katru pavasari braucu pēc kāpostu sēklām uz Rīgu. Zemnieks domā, ka ticis no zaķa vaļā. Domā, kur tāds zaķis naudu ņems, iesēdīsies vilcienā bez biļetes, ieliks vīru cietumā, tad izstrēpsies tur skābus kāpostus, tā ka vēlāk tiem vairs ne virsū neskatīsies. Bet šis zaķis nebija no muļķajiem, kaut gan ausis tam ne par sprīdi nav īsāks kā citiem zaķiem. Aizcilpo viņš uz staciju, gaida vilcienu. Gaida un skatās. Kurš braucējs pienāk, tas nopērk biļeti. Kurš pienāk, tas nopērk biļeti. Ko jūs darīsiet ar tām biļetēm, apjautājās zaķis. Brauksim uz Rīgu, šī atbilde. Vai bez biļetes nevar? Zaķim tā jocīgi paliek ap sirdi. Bez biļetes nevar. Tādu nešpatnību. Cilponu atpakaļ Rīgu neredzējis un kāpostu sēklus nedabūjis. Zaķim sirds sāp kā aizpērna sašautā ķepa. Viņš nosēžas uz ceļa stabiņa un rauš no acīm asaras. Te pie pašas garās ausa atskan negants kauciens. Suņi! Zaķītim lipa kļūst augsta, viņš gribētu mukt, bet paliek uz stabiņa kā piesalis. Ak, tu brīnums! Kaucēji nav viss suņi, bet mazas glītas mājiņas uz riteņiem piebrauc pie stacijas. Ļaudis steigšus raušas pa kāpnēm iekšā. Ak, tā brauc uz Rīgu, domā zaķis. Laimīgu ceļu, viņš uzsauc iekāpējiem, un vilciens sāk kustēties. Paga, es varētu pavisināties līdz putnu gāršai, zaķim pēkšņi iešaujas prātā. Viņš uzlec uz kāpnēm un brauc kā kungs. Šitā līdz Rīgai dabūt izvizināties, nopūša zaķis. Tad manā zaķa mūžā vairāk neko nebūtu ko vēlēties. Zaķim tā patīk vizināties, ka viņš aizmirst pie putnu gāršas nolēkt. Vilciens tuvojas stacijai. Vai dieviņ, vai manā zaķis, tūlīt nāks ārā konduktors un saņems man ciet. Vilciens apstājas tik strauji, ka zaķis noveļas no kāpnēm kā maiss. Tūlīt arī konduktors ver vaļā durvis un laiž iekšā jaunus braucējus. Pat tam zaķis jau atžilbis. Šitā var aizbraukt līdz pašai Rīgai. Nu ir meistaram amats rokā. Tikko vilciens tuvojas jaunai stacijai, zaķis nolec, tikko sāk kustēties, zaķis jau sēž uz kāpnēm. Gāri pūzdams un smagi elzdams, vilciens ieripo Rīgā. Zaķis uzmeklē sēklu tirgotavu. Ko tur daudz gudros, ies tik iekšā un prasīs kāpostu sēklas. Bet tirgotājs visas sēklas pārdevis, pašlaik slauka kopā pabirs.
Ko Jaunskungs vēlas? Pa tirgotāju vīzē tas laipni noprasa. Kāpostu sēklas, zaķis bailīgi tikko dabū par lūpu. Kādu kāpostu sēklas Jaunskungs vēlas? Mums ir galviņu kāposti, puķu kāposti, rožu kāposti, kacenu kāposti. Varbūt Jaunskungs ņems kacenu kāpostus. Vasarā var ēst lapas, ziemā graust kacenu. Nu tas nu gan ir blēdis, zaķis nodomāja. Visādu kāpostu sēklas piesola, bet par visgaršīgākajiem nevārda. Un citādu kāpostu sēklu jums nav? Viņš viltīgi noprasa. Nav, pārdevējs noplātīja rokas. Es gribētu skābu kāpostu sēklas, jau drošāk uzstājas zaķis. Tirgotājs pavīpsnāja. Šis pircējs, acīm redzot, bija galīgi uz zaķa. Ak, skābu kāpostu, pavisam saldā balsī iesaucis tirgotājs. Jā, tās mēs dodam par velti. Viņš saslaucīja sēklu pabiras papīra maisiņā un pasniedz zaķim. Še dēls, bāz ķešā. Ap vasarsvētkiem iesēji, ap jāņiem jau ēdīsi skābu skābos. Zaķis laimīgs brauc mājā. Iesēja kāpostas mitrajā meža liekņā, pats sēdēja klāt un uzmanīja, lai putni neizkasa, lai kurmja neizrok, lai kazas neapgrauž. Sieva tos ravēja no rīta līdz vakaram, bērni stiepa ūdeni un laistīja 2 reizes dienā. Tikai tad, kad trīlapainie kāposti sāka laisties ziedos, zaķis pirmo reizi nogaršoja jauno ražu. Lai mani vilks apēd, ja tie nav skābi kāposti, iesaucās zaķis, lēnām sūkādams nokosto lapiņu. Nu arī zaķeni un zaķēni saklupa kāpostu grēdā un slavēdami ēda skābus kāpostus vasaras laikā. Nu zaķis kļuva lepns un lielīgs kā tītars. Visus aicināja uz skābu kāpostu mielastu un stāstīja, kā bez naudas izbraukājis Rīgu. Kopš tā laika skābās meža puķītes sauc par zaķi kāpostiem, bet braucējus bez biļetēm par zaķiem.